Hei, hei! Čau visiem! Nu ko, sen nebija taisīts video nekāds YouTube. Un tad domāju, šodien ir jāpaņem kamera un kaut kas ir jāuzfilmē. Tagad es atrodos Norvēģijā, braucu kraut repelets. Man ir jābrauc uz pilsētu Olu, kas iet pa 7. ceļu uz Bergenes pusi. Tagad patreiz es stāvu sastrēgumā. Kaut kādas jau 19 minūtes. Nezinu, vai ceļu būvē, vai ceļš ir slēgts. Sen neaizbraucu pa šito ceļu. Vēl man ir jābrauc iekraušanas vietai vēl 60 km. Tagad ir, jau vakars ir. Būs pulkstenis ir bez 15:11. Ikā plānots bija 11. Tagad ikā beigt, bet, ja nesanāks, tad beigšu droši vien kādos 12. Tad es nostāvēšu 9 stundu pauzīt. Rītā piebraukšu klāt un tad sākšu krauties. Jā, šodien ir pirmdiena, atlidoju uz darbu. Biju mājās 45 stundu pauzi. Piektdien es pabeidzu darbu. Piektdien aizlidoju mājās uz brīvdienām, sestdien, svētdien. Un jā, šodien vakarā pus8 biju jau bāzē. Bija jau atnācis orders. Un iemet mašīnā somu un sāku braukt. Tā kā gaidām tagad sastrēgumā. Un tad jau redzam, kas būs rītā. Labi, pagaidām, davai, čau! Labrīt, otrdienā. Vakar es beidzu 12. Tagad nostāvu 9 stundu pauzīt. Jau silti brokastis ir. Esmu pie iekraušanas vietas. Tur, kur tie silo ir stāv, tur man jākraujās ir. Tagad vēl jāuzstājas kafija ir. Vēl jāstāv. Tagad 8:29 ir nostāvēts, vēl pusstundu jāpiestāv ir. Un tad brauksim kraut virsū. Tad šodien arī jāizkraujās ir. Labi, davai, tad jau līdz vēlākam. Nu ko, sākam braukt, kraut virsū tās repelets. Pa priekšu jāuzbrauc uz svariem, jānosverās. Tā jau ir kaut kas ir pārbūvēts, pārtaisīts. Sen neesmu bijis. Tagad jāiet piereģistrēties. Man ir jākrauj no šitā silo, no lielā.
ko sakrāvies esmu, uzkrāvu 32 tonu 300, kopējais man ir 50 un 100. Orderī arī jāatzīmējās ir, kad esmu uzkrauts. No šejienes jābrauc ir 225 kilometri. Nu, tā kā gaužam. Esmu tagad ticis Oslo. Vēl man jābrauc ir 31 kilometrs. Nedaudz bišķiņ te sastrēgums, bet kustība iet. Braucam apmēram starp kaut kādiem 20 km stundā. Nu ko, kraujam ārā tās trepelets. Pa šeit bija jāiebrauc. Iebraucu priekšu. Un pirmais silo man ir jāizkrauj. Tagad ir jābrauc, jāizkrauj kaut kāds trepelets ir, tad vispārībā sanāk, ir vietas, kur diezgan tāds interesants ir, kur jāiebrauc ir. Visevišķi ziemā. Ir tāds vietas, kur vispārībā diezgan šauri ir, kur mašīnas ir apkārt ir. Un tad ir diezgan grūti iebraukt. Bet labi, tagad izkraujam ārā un tad zvanam disponentam, uz kurien tālāk ir jābrauc. Tāds plāns ir. Nu ko, izkrāvies es esmu, sanāca tā, kad pazvanīju disponentam, viņš man atbildēja, jau pār 6 bija arī pulkstens, bišķi vēl kādu stundiņu es pagaidīju, un tad aizsūtīju vienkārši īziņu, kad esmu tukšs, izkrāvies, kad šodien uzstāvēšu 11 stundu pauzi un rītā sākšu. Un tad es izdomāju, par cik brīvs vakars ir. Jānoskrien ir 3 kilometri un bišķi jāpasporto ir. Lai būtu kaut kāda kustība arī. Nav tā, ka tikai sēž pie ruļļiem. Labi, davai, skrienam. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but Mēģināsim uztaisīt vēderpresi kādas 8 reizes vismaz bez apstājas. Vismaz centīsimies. Aiziet.
labrīt. Trešdienā sazvanīja disponentu, kad esmu izkrāvies, un tad viņš man pateica, kad ir jābrauc uz Fredrikstādu, jākrauj būs soja, kraušos uz Trondheimu. Tā kā let's go! Ko, esam klāt. Jāiet ir reģistrēties. Nu ko, sakrāvies esmu, uzkrāvu 3,2 tonu 0,40 un tagad jāgāž uz to Fanderu, uz Trondheimas pusi. Tā kā braucam. Labi, davai, pagaidām. Labrīt, ceturtdienā. Nu ko, pulkstenis tagad ir 7. Te jau kaut kādas darbības notiek. Iešu mēģināt piereģistrēties. Un tad krausim ārā to soju.
Nu, ko izkrāvies esmu, diezgan ātri gāja ārā. Kaut kādu, cik tas sanāk, kā visu laucīšanu, kaut kādu pusstundiņu, kaut kādu 35, 40 minūtes laikam jāsadāc. Ar visu izlaucīšanu mucu. Tā soja, viņi ir diezgan tādi pabiezi, un viņa grūti birst ārā. Un tad vajag diezgan tā uzmanīgi kraut ārā, jo tagad viņš birst ārā, brīžo viņš tā kā neslīd ārā, un kad tu to mucu paceļ un ir vietas, kur tik ātri neņem to produkciju, ir vietas, kur diezgan lēni viss tas notiekās, un tad var sanākt šais, tad vienkārši izbērās un tad dabūna ar šķupeli strādāt, jo ir diezgan tādas, dažas vietas ir tādas, šauras, grūti ir izbērties. Jau ir atnācis jau nākamais jau orders jau tā, bet nevis uz to vietu, ko es biju domājis. Man ir jābrauc īrā uz Verdalu, jāuzkrauj kaļķis, un tad tronkēju feleču man jāizkrauj. Tad jau visticamāk, tad jau rītā es kraušu to siliku uz Dāniju. Labi, sarakstam papīrus un tad braucam uz to Verdalu. Nu ko, esmu tagad Verdalā. Pa priekšu jāuzbrauc ir uz svariem, jānosverās. Man ir jākrauj, sanāk šitais te pirmais silo, kur brauc tas traktors. Tur man arī jākrauj. Jāieslēdz ir silo, kompresors un ejam augšā skatīties, vai ir pareizi nopakots. Vēl čučut uz apakaļ vai labi, nokāpsim lejā, vēl bišķi pabraukšu uz apakaļ.
Nu, tagad kraujam. Nu ko, esmu tajā trollkeimā, kraujos tagad ārā. Leku šeit es krauju ārā. Pašā pilsētā. Ja bišķi šoizīt sanāca, man dabūja nomainīt citu šļūteni, kur te arī ir bišķi izvērts ārā. Sanāca tā, kad man notrūka šitai savienojums. Viņš bija te. Un atnāca vaļā un pa tejien bija ārā. Viņš jau vecs sarūsējis. Te jau jāmaina. Spiediet tur 1,5. Un tad izkraušos, un tad zvanīsim disponentam, uz kuriem tālāk jābrauc ir. Es esmu, jābrauc ir atpakaļ ir uz Vergeli, jākrauj atkal Bredkaļņs, un tad atkal ir jābrauc, jāizkrauj tepatās atkal Trollkeimā, tikai asfaltu rūpnīcā. Un tad, jā, tad es pēc tam, kad es izkraujos, tad braucu uz Hollu kraut siliku uz Dāniju. Tā kā, ok, davai, gaužam! Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they work dance. Nu ko, esmu galā. Un tur jākraujās iekšā, jāstumjās uz aizmuguri. It kā tur var apbraukt apkārt, bet tur ir tāds diezgan tāds, kas tā mums te ir. Tur ir tāds diezgan pagrieziens ir. Un laikam jābrauc apkārt ir. Labi, vēlāk tur sanāk tagad jābrauc ir apkārt ir. Un kaut kā tā, jā. Labi, davai, pagaidām. Nu ko? Iekšā tiku, tagad sāku krauties. Skatos pēc monometra, cik man vajag. Sākumā tagad viņi krauj pa 3. loku, tad es pēc tam pa 1. un tad pa 5.
Sakraušos un tad es braukšu uz Kloftu. Es jau vakar laicīgi jau pazvanīju disponentai, kura ir atbildīgi pa kuģiem. Teicu, ka man vajag, lai iebuko sestdienas vakar kuģi, un orderī jau ielikts ir Lavrika Hirstels. Kuģis attiec 17:40. Un jā, tad plāns ir aizbraukt šodien līdz Kloftai. Tad rītā, nezinu, cikos es sākšu, droši vien, ka iespējams kaut kādiem 8 vai 9. Aizbraukšu līdz Lavrikai. Tad sākšu jau pauzēt pie līnijas. Un tad rītā peldēsim uz to dādī. Labi, tad sakraujamies tagad un tad braucam uz Kloftu. Tikko kaut kādu šaizi notika. Pārbēr laika pāri. Tagad mucik melni manim. Ai. Nu jā, gadās arī tā. Nu neko. Te padās aiz stūri ir šļūteni, paņems domazgās un brauks. Olala, kāda man te... Nu labi, tagad nomazgāšu ātri to mucu. Mašīnu arī nomazgāšu pie reizes. Nedaudz noskalošu tikai. Un tad braucam projām no šejienes. Nu labrīt, sestdienā. Nu ko, tagad pulkstenis ir 8. Nostāvēja 12 stundas. Un braukšu tagad nomazgāt mašīnu. Jānomazgā, lai tīrs ir. Un vēl arī bišķi laiks jāpakavē. Tur ir jāsasmērē vēl segli. Būs arī. Tad vēl tur sasmērēsim piekabi. Kaut ko paņemsimies, kaut ko padarbosimies, un tad jau droši vien kaut kādos 11, 12 brauksim uz to Lavriku. Labi, davai, braucam mazgāt mašīnu, un jā, kaut kā tā. Nu ko, tā. Mašīna ir nomazgāta, mašīna ir sasmērēta, segls arī sasmērēju, piekam vēl sasmērēju. Un. Jā, tagad
Jau uztaisi ir pusdienas patraukums, taisni tagad pulkstenis ir tūlītās pateikšu bišķi pār 20 minūtes 11. Taisni kā krasts tagad pusdienas laiks. Uzēdīsim un tad jau braucam uz to Lavriku. Tad jau tiekās turtā. Nu kā, esmu tagad Lavrikā, iegāju veikalā, šoto nopirku. Nopirku kamerai, ko uzlikt uz krūts stiprinājums. Tad cerams varēs taisīt bišķi labāk kontekstu. Un vēl šāds tāds stiprinājums paņēma, ko arī pie mašīnas es varu pielikt klāt, tā kā ikā. Labi, tagad braucam iekšā ostā. Un tad skatāmies, kā tā kamera te strādās. Tā rādīja jābrauc ir šajā līnijā. Te izskatās diezgan daudz turisti ir. Vasara kā nekā. Labi, iešu tagad piereģistrēties un tad jau tiekamies pēc tam uz kuģa, kad brauksim virsū. Nu ko, sākam braukt virsū uz kuģa. Tagad sākumā brauc pirmā rinda. Un tagad laiž jau otro rindu arī. Testēju tagad jauno stiprinājumu, pieliku ārā pie spoguļa. Rāda augšā. Jāgriežas riņķī. Kāpēc man ātrāk nepateica? Nu labi, kā ir.
braucam augšā. Nu, ko esmu noparkojies. Es uzliku jau uz gultu. Šeit man vairāk neko nevajag darīt. Tad turpinu stāvēt tagad to 24 stundu pauzi. Par cik es apstājos 5:30, tad es varu sākt rītā uz kādiem 6:30, vēl stundu vēl pa virs es paņemu. Un tad ir 24 stundas nostāvēts ir. Un tā stunda ir, kad tu vari vēl nobraukt no tā kuģa. Un tad es vēl pielieku klāt to stundu. Un, jā, tā kā ejam atbojdot papīrus un turpinām stāvēt pauzi. Ko, labrīt, svētdienā, tagad jau pulkstens ir 10:30, nu jau gandrīz pusdienas laiks. Vakar vēl iegāju gulēt, tad nesen kā pamonos, vēl jau, ikā jau ātrāk jau pamonos, bet vēl vārtījos pa gultu. Tagad šodien foršs laiks ir, tad jau droši vien būs jāpatīra kabīne. Un, jā, ieraudzīju parkingā te stāv viens smuks smagais. Iesim pastīties, varbūt tās centīšos parādīt. Šitāds te smagais. Viss smuki sakrāsots. Skaists aparāts. Tā kā te jau Danijā brauc diezgan daudz uzķūdēt smagiem. Labi, davai. Jā, vēl jāuztais brokastis ir pa priekšu. Jāuzēd kaut kas ir. Un tad sākam kārtot kabīni. Tad vēlāk varbūt tās vēl droši vien bišķi. Atkal būs jāpakustās, jāpavingro. Nu, kaut kā tas 24 stundu pauzes kaut kā ir jāpavelk ir. Jo vakarais apstājos 5:30, tad principā es varu sākt uz kādiem 6:30, 7, jā, sākšu, tad piebraukšu klāt, un tad rītā kraušos ārā. Tā kā, labi, davai. Uztaisam ēst, sākam kārtot mašīnu,
Tad, jā, tad parādīšu arī, ko es daru brīvdienās, tā kā manī 24 jāstāv. Kaut kā tā. Mēģināšu vēl kaut kādu lietu darīt, ka man ir vajag noplēst nost uzlīmes logo, kas ir mašīnai virsū. Šitais te. Jo, kā jau daudz zina, tad Sorbs vairāk nav. Ir tagad cita firma, bet kāda to es neteikšu. Un tad, jā, tad pamēģināšu noplēst nost. Nopirku Norvēģijā šādu te, kaut kādu speciālo līdzekli. Citi plēš nost ar, viņi sakarsē un tad plēš nost ar tādu speciālu aparātu. Man tikai nevis ieteica, bet veikalā prasīju, vai ir kaut kas tāds līdzīgs, lai var noņemt nost to logo, un tad man piedāvāja šādu te variantu. Nu, tad kaut kā mēģināsim ņemt nost. Laiku uzpūt šito te to flakoniņu. Vienkārši paņēmu ar nagiem, bišķi paplēšu nost un reku nāk pavisam viegli nost. Nu ko, noņēmis, pulkstens tagad ir 3. Logo vairs nav. Vēl palicis ir augšā, bet tur es netiek. Un otrā pusē arī ir noņemts ir. Tad jau droši vien Tad jau šodien viss. Tad es kaut ko atkal jāuzēd būs. Un, jā, 7 braukšu pie izkraušanas vietas. Turpatās es varu stāvēt. Tur ir parkings ir. Viņš sanāk aiz izkraušanas vietas.
kaut kādi kilometrs vai pāris daži metri tikai. Tur es nostāvēšu 11 stundu pauzi un tad rītā no rīta kraušos ārā. Tagad tā. Labi, tad jau tiekamies vēlāk, braucam uz turieni. Jā, es, kad sāku tagad tikko braukt, es paskatījos orderi. Un man jau ir atnācis jau nākamais orderis. Man ir jābrauc uz Vāciju. Tā, kad es izkraujos Roslavu, tad man ir jābrauc uz Vāciju, uz Dortmundas pusi. Tā kā laikam šis video būs bišķi garāks. Es jau domāju, tā, kad es izkraušos tajā Roslavā, tajā Dānijā, un tad jau droši vien domāju tikai kā beigt to video, bet tad jau laikam sanāks bišķi garāks tas video. Un tā kā jā, tā kā dodam jau virsū, aizbraucam uz izkraušanas vietu. Es domāju, kad es palikšu tur pie silo. Un sākšu rītā jau krauties laicīgi, nostāvējuši 9 stundu pauzi. Es būšu tur tā, man rāda, uz 10. Pirms 10, kaut kādu pusdesmit būšu, jā. Nostāvējuši 9 stundu pauzīti un 7 sākšu kraut. Tur ātrāk tāpatās nevar kraut, jo tāpēc, kad tur apkārt ir privāta mājas un tad nedrīkst trokšņot. Kaut kādiem 7:30 kaut kur tā sāksim apmēram kaut kur tā. Izkraušos un tad jā, tad man vēl jāuzzina ir, vai man braukt mazgāt mucu vai nē. Bet droši vien, ka iespējams, ka man būs jābrauc mazgāt muca. Braukšu uz Hans Jensen, uz savu iepriekšējo darba vietu. Braukšu mazgāt tur tā, izmazgāšu mucu un tad gāzes grīdā dodam uz Dortmundas pusi. Tā kā parādīšu, kāds ir apels, principā sanāk, jā, man braukt. Un kaut kā tā, labi, davai. Tad dodam virsū. Nu ko, sākam kraut ārā to siliku. Jākrauj ir šajā te pirmajā silo. Izkraušos. Un tad zvanīšu disponetam, ko man darīt ar to klīningu. Ja gadījumā man vajadzēs braukt mazgāt to mucu, tad jau es braukšu nevis uz Hans Jensen, kur es biju domājis, bet braukšu uz Dentrup, jo tāpēc, ka Hans Jensen man nesanāk pa ceļam, bet Dentrup man sanāk pa ceļam. Tā kā labi, davai, izkraujam un braucam projām no šejienes. Nu ko, izkrāvies es esmu. Tagad jāatzīmējās papīros, kad esmu tukšs. Jā, sazvanīju disponentu. Teicu, protams, ka jā, kad jābrauc mazgāt muca ir. Tad es braucu uz to Dentrup, jo tur man vienkārši sanāk pa ceļam. Un tā kaut kā. Labi, tagad davai, let's go! Jā, un vēl gribēju pateikt, ka droši vien jau šitais video būs viss. Tad būs pēc tam jau otrā daļa sanāks, jo sanāks tā, kad es visu šito te salikšu kopā, baigi ilgi stundu sanāks. Tur vairāk pār pa stundu tur sanāks, ko skatīties, tad labāk ir
es atdalīšu šito video. Tad, jā, tā kā tagad uztaisīšu, samontēšu kopā šito video, ielikšu YouTube'ā, un tad jau pēc tam nākamnedēļ būs otrā daļa. Kaut kā tā. Labi, davai, tad jau tiekamies nākamreiz.